1. Mūzes 2:24. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Tas ir laulības apsolījums. Cipars 331 nozīmē aiztaisīt lūpas, ausis, aizvērties, pabeigt, būt pabeigtam, pārņemts. Tu nevari tur dzemdēt, tev ir jāaiziet. Cipars 304 nozīmē teikt, runāt, sausa zeme, komunikācijas numurs. Svarīgi ir būt īstajā vietā un īstajā laikā, ja esi dzemdību sezonā. Sieviete un pūķis atklāsmes grāmatā. Elija un sausums. Lietas pārstās plūst, kad esi nepareizajā vietā un laikā. Vai ja izstiep palikšanu? Es nezināju, ka izstiepu, pagarināju savu palikšanu un nezināju, ka man bija laiks doties. Naudas nebija. Kad esam neīstajā vietā, nauda izsīkst. Grūti arī dzirdēt Dieva balsi. Nodrošinājums nav. Nevaru dzemdēt tai vietā. Es izlēmu pagriezties, atradu citu viesnīcu. Kad ierados jaunajā vietā, kontā ienāca nauda. 14.04 cipars nozīmē pūķis, atklāsmes grāmatā 12. nodaļā. Sieviete un pūķis. Tu dzemdē, ir laiks doties. Nezinu, kur Dievs liek tev doties. 24 stundas, tas būs nākamās 24 stundas, ka ir laiks tev doties. Ej ticībā un paklausībā. Kad Dievs ieliek nezināmā vietā, tu kaut ko dzemdēsi tur. Izdari izvēli, Dievs ir tajā, Dievs vada tavus soļus. Cipars 1111, pāreja. Ja redzi šos ciparus, tu zini, ka esi uz pareizā ceļa. Tu dari to, ko tev vajag darīt. Tu darīji visu, ko Dievs lika darīt šajā vietā. Kas ir nākamais? Tas ir apstiprinājums, ka laiks pagriezties. Nezinu, vai pastāvīga vieta vai pagaidu, bet ir jāaiziet. Cipars 331 nozīmē tu kusties klusībā. Stratēģiskā kustība ir klusumā. Nevienam nestāsti, dodies, kur svētais gars tev saka doties. Ir laiks dzemdēt. Kādas būs vienotībā ar vīru? Cipars 259 nozīmē savienots. Tava lokācija nozīmē. Tu ar vīru vēl neesat savienoti. Tas nozīmē, ka neesi īstajā vietā un īstajā laikā. Tevi novēro pārāk daudzi. Apkārt pūķis. Tevi vēro katru kustību. Gaida, kad izspiedīsi bērnu, lai to aprītu. Tev jāslēpjas. Vecāki var manipulēt, būt ziņkārīgi. Tu esi pieaugusi. Tev nekas nav nekam jāpaskaidro. Tu veji, kad un kur Dievs tev liek doties. Tu dari to paklausībā. Pitons apvies apkārt, lai nevirzies uz priekšu. Tu esi vientuļā vietā, kur tevi ierobežo, un Dievs saka, lai iznāc ārā no viņu vidus, no tās vietas. Dievam vajag, lai dodies uz citu vietu. Ir laiks doties. 1. Samuēla 28. Sauls gāja pie raganas konsultācijā, lai iegūtu atbildes. Raganas zina, ka esi tuvu, lai dzemdētu apsolījumu, un tāpēc novēro, kas notiek, lai apturētu, atceltu, bloķētu, lai tu neietu uz priekšu. Kādiem no jums ģimenes loceklis var būt ragana? Novēro katru tavu kustību. Skumji, bet tā ir. Tev jāatrod spēks un vienkārši ir jāiet. Kad tevi vēro, ir laiks doties. 4.4.2.2 nozīmē aizbēgt. Steidzami atstāj šo vietu. Tu jūti smagumu. Klusums ir cīņas stratēģija. Ziņkārīgie arī var būt ar labiem motīviem. Tā nav viņu darīšana, ja ej prom. Tev arī nav nekas jāpaskaidro. Ne visi ir sliktie. Tev jāzina, kad laiks ir doties. Slēpšanās vieta. 6.7.4 nozīmē apslēpt, apslēpta vieta. Dievs tevi stratēģiski slēpj tevi. 4.4.0.4 nozīmē sēras. Dievs liek atstāt sēras, aiziet 24 stundu laikā, agri no rīta. 2.7.9.0 nozīmē esi klusu, esi mierā. Dievs grib teikt,
ka tad, kad tu aiziesi, tu nevari doties atpakaļ. Kad tu ietu atpakaļ, būs izmisums. Paliksi par sāls stabu. Tev varbūt jāatstāj dzimtā pilsēta, darbs, vecāku māja, viesnīca. Neej atpakaļ. Neej atpakaļ uz pazīstamām vietām, jo tevi zina. Kad aizej, neej atpakaļ. Ja Dievs liek atstāt vietu, tas ir kāda iemesla dēļ, lai tu tur neatgrieztos. Neej tur, kur ir ērti. Nevar padoties, līdz sasniegsim sauso zemi, līdz sasniegsim apsolīto zemi. Kustēties, kā Dievs liek kustēties. Zinu, ka esi piekususi, es arī. Kādam šī ziņa ir pēdējā apstāšanās vieta, līdz Dievs saka aiziet. Tu uzelposi nedaudz. Kādi pāriet laulības apsolījumā? 5, 8, 9 nozīmē iet prom, atdalīties, ceļot, attāla zeme. 3, 0, 0, 4 nozīmē sausa zeme, tu beidzot pārēj pāri. Pirms izgāju, lasīju Jozuā 3:17. Bet priesteri, kas nesa tā kunga derības šķirstu, stāvēja sausumā Jordānas vidū, un visi Izraels arī gāja sausām kājām pāri, līdz kamēr visi ļaudis bija pārgājuši pār Jordānu. Pāreja, tu beidzot piezemējies, beidzot nāc ārā no ūdens. Tu cieti, tavas ciešanu dienas ir beigušās. Apustuļa darbi 27, 27. Jau 14. nakti vējš mūs dzina pa Adrijas jūru, kad ap nakts vidu jūrnieki manīja, ka tuvojas zeme. Viņi gāja caur vētru, tu piedzīvoji vētru, tu juti vēju, tev bija slikti, kā jūras slimība, zaudēta cerība, tu pārēji, tu nolaidies, tu ieiesi mierā, tas bija grūti, Dievs ir uzticams, tu esi pārgurusi.